Ainār, es domāju, ka mēs jau varam sākt pietiekami daudz cilvēku. Jā, varam sākt tiešām. Jā. Un tā, draugi, pasakiet lūdzu, uzrakstiet komentāru, kurš ir sekojis līdzi šim te notikumam, ka par Arni Cimdaru bija izskanējis ļoti nepatīkams, apmelojošs un bezkaunīgs sižets no TV3 ziņu puses, ka diemžēl Arnis, kas ir aizgājis, nav vairs kopā ar mums, viņš ir bijis tātad viltotā Covid certifikāta īpašnieks. Sakiet, lūdzu, vai jūs esat dzirdējis šādas ziņas, un jūs domas noteikti komentējiet, rakstiet. Ainār, gribētu pajautāt tev vispār par šo te gadījumu. Kādēļ vispār ir kāds atļāvies apmelot šādu cilvēku? Es domāju, ka vienmēr gatavojot sižetus televīzijā sevišķi ir jāpārbauda ziņas. Un ja viņas ir apšaubāmas, tad nedrīkst taisīt sižetu. Šajā gadījumā, diemžēl, notika tas, ka cilvēks, kurš bija aizgājis mūžībā, un Arnis Cimdars ir bijis Latvijas patriots, viņš mīlēja šo valsti, viņš mīlēja savus tuviniekus, ģimeni. Kolosāls cilvēks, bet, diemžēl, liktenis vienmēr var būt tās negaidīts ikvienam no mums. Bet stāsts ir par to, ka tad, kad Arnis jau bija aizgājis mūžībā, pēkšņi parādījās informācija, TV3 sižets, kurā tika teikts, ka viņam ir bijis šis viltotais Covid certifikāts. Tas bija liels šoks. Pirmkārt, ģimenei, kura uzreiz mēģināja kaut kādā veidā darīt zinām savu viedokli, ka tas neatbilst patiesībai. Diemžēl TV3 teica, ka viņiem ir droša informācija no drošiem avotiem. Rezultāts ir tāds, ka šis godājamais, cienījamais cilvēks, kurš nevarēja sevi aizstāvēt, tika nomelnots. Un tad, kad pagāja jau vairāki mēneši, tad pēkšņi policija veica izmeklēšanu un saka, nē, ziniet, tā bija kļūda. Nebija nekāda viltotā certifikāta. Tad 2 mēnešus cilvēks ir bijis nomelnots, viņa ģimene tika nomelnota. Un beigās pasaka, nē, tā bija kļūda. Un TV3 tie, kas taisīja šo ažiotāžu, ziņu, sakot, ka no drošiem avotiem, tādā veidā, protams, radīja lielas sāpes Arņa tuviniekiem. Pēc kāda laika pasaka, atvainojiet, jā, mēs kļūdījāmies. Un tā atvainošanās tāda sīka tehniska informācija, gluži kā atsaukt kaut kādu komatiņu vienā tekstā vakardienas, kurā tur kaut kas ir sajaukts. Diemžēl tas nevar turpināties. Pārāk daudz šie saucamie fake news pēdējā laikā ir parādījušies, un šoreiz es domāju, ka TV3 būs jāatbild par šo neslavu, par šiem meliem. Un, piemēram, šis diktors Arnis Krause, kurš vadīja šo raidījumu, viņš ar tādu prieku, viņš ar tādu pārliecību, ar degsmi acīs stāstīja to visu. Un es teikšu tā, šādi cilvēki nelieši. Un arī producents, tas, kas producē šīs ziņas, viņš arī neliec. Un ar vienkārši atvainošanos te nekādā gadījumā šo konfliktu nevar atrisināt. TV3 būtu nepieciešams padzīt pirmkārt Arni Krauzi, otrkārt producentu, kas šādas melīgas ziņas ir raidījuši. Ja tas nenotiks, tad principā skaidrs ir tas, ka televīzijas vadība īpašnieki atbalsta šādu fake news organizēšanu, kas pēc būtības ir sarkano līniju pārkāpšana. Ir sevišķi situācijā, kur cilvēks nevar sevi aizstāvēt, viņš tiek nomelnots. Tas ir nelietīgi, un tāpēc, kā jau es teicu, ka TV3 ir tiešām jāizdomā, ja viņi atstās Arni Krauzi un producentu, ka viņi turpinās strādāt, tad principā es uzskatu, ka Latvijas iedzīvotājiem būs ļoti skaidrs dots signāls, ka šis nav uzticams kanāls, kuram var uzticēties, jo viņi ir politiski angažēti. Jo skaidrs ir viens, ka aiz šīs ziņas kāds stāv. Šādas ziņas nevar rasties tukšā vietā.
Tur, kur nav pasūtījumi. Kāds bija pasūtījis, kāds gribēja šādas ziņas, lai tiktu pasniegtas. Jo vienkārši, ja nebūtu kāds tās pasūtījis, es domāju, ka ne TV3, ne kāds cits kanāls nebūtu to tiražējis. Jo tas tomēr ir ļoti personīgi un vienlaicīgi arī sanāca nelietīgi. Tā kā nobeigumā es vienkārši varu teikt to, ka ir prieks, ka vismaz beigās šī taisnība ir uzvarējusi, bet diemžēl tie pēdējie 2 mēneši Arņa Cimdara ģimenei bijuši smagi un principā TV3 tiešām būtu jānāk ar īpašu atvainošanos pirmkārt ģimenei, nevis tehnisko, bet kādu īpašu. Un būtu visdrīzāk jābrauc un jātiekās ar Arņa ģimeni, jāatvainojas. Tam ir jābūt kaut kādam sižetam, lai cilvēki redz, ka tā nav kaut kāda tehniska kļūme. Tas bija apzināts sižets. Bet, ja gadījumā, kā jau es teicu, nekas nemainīsies, tad arī daudz cilvēku attieksme pret TV3 arī nemainīsies. Bet, man liekas, ja piemēram arī tas būtu tāds kā sižets, tad atkal viņiem būtu ziņas, par ko runāt. Saprot, viņiem būtu materiāls, viņiem būtu sižets, par ko runāt. Tāpat kā bija sākumā sižets par Arņa Cimdaru. Ja? Tas, to, ko es arī lasu no mūsu skatītājiem, tad ļoti daudz arī raksta, ka viņi nepiekrīt, ka pilnībā pietiek ar vienu atvainošanos. Tam ir jābūt kaut kam tādam, es tiešām nezinu, kam ir jānotiek, lai ģimene to varētu aizmirst. Patiešām. Aizmirst to nevar māja, bet ārzemēs Amerikā tās būtu lielas finansiālas saistības, kompensācijas, iespējams miljonos mērāmas, kas būtu jāmaksā. Tikai, diemžēl, mēs dzīvojam citā valstī. Man ir grūti patreiz runāt par to juridisko pusi, un šajā gadījumā ģimenē, protams, viņiem pašiem ir jāpieņem lēmums, kā viņi rīkosies, bet mana pārliecība ir tāda, ka tā bija nelietība un ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu kaut kāda konsekvence. Un es pieļauju, ka laiks visu saliks pa plauktiem. Bet es domāju, ka šis gadījums netiks atstāts neievērots un jebkurā gadījumā tas tiks novests līdz galam. Redzu arī mums skatītāji raksta, piemēram, Māja Bondara raksta, varbūt arī tā ir bijusi kāda nomēnojoša kampaņa. Un kādēļ vispār viņi netiek sodīti, jautā Dāvis. Es redzu, ka cilvēki ir ļoti sašutuši par šo un arī piekrīt, ka izplatīt šādas fake ziņas un apmelojumus televīzijā ir augstākā mēra, labi nelietošu, necenzētu leksiku, bet gribētos patiešām, jo šis, es teiktu godīgi, šis gadījums mani aizskar godīgi tik ļoti, ka man pilnīgi jau vārās viss iekšā. Un katru reizi, kad es par to runāju, es esmu gatava uzsprāgt. Jā, labi, draugi. Ejam tālāk. Pārējām pie citiem jautājumiem. Mēs vēlreiz izsakam līdzjūtību Arņa Cimdara ģimenei un cik varēsim, tik būsim blakus un palīdzēsim. Tagad pārējot pie nākamā jautājumam. Tātad, es domāju, ka arī šī tēma ir izskanējusi diezgan skaļi no Vācijas izdevuma Bild. Tātad ir publikācija ar informāciju par 500,000 eiro kukuli, ko varēja būt saņēmuši Bordāns un Jurašs. Ainār, tavi komentāri par šo? Tas ir skandāls, jo pirms kāda laika jau raidījumā de facto bija plaši arī šī izskanējusi informācija un bija sižeti arī par to, ka Juraša ģimenes uzņēmums ir saņēmis 500,000 eiro maksājumu par kaut kādām mistiskām konsultācijām PNB bankai. Tai bankai, kura tagad ir nobankrotējusi, kurai ir simtiem miljonu saistības palikušas nenokārtotas. Un, protams, tas, ko raksta Vācijas izdevums Bild, tas tikai parāda to, ka tā informācija, kas bija jau iepriekš parādījusies de facto, viņa ir patiesa, tikai šajā gadījumā vācieši
to informāciju atklāja daudz vairāk. Viņi runā par to, ka Latvijas amatpersonas, tieslietu ministrs un attiecīgi kāds augsts saimnes pārstāvis, šajā gadījumā runa ir tieši par Bordānu un Jurašu, ir saņēmuši kukuli 500 000 eiro apmērā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka vācieši ir pievērsuši uzmanībai un runā, ka Latviju pārvalda mafija. Tātad, ja tieslietu ministrs, tātad Bordāns un Jurašs ir iespējams saņēmuši šo kukuli, tad jautājums, ko dara mūsu tiesību sargājušās struktūras. Tas, ka Juraša ģimene saņēma 500 000 eiro, šo faktu Jurašs pat nav slēpis, viņš apliecinājis, ka tas tā ir bijis. Un tad, kad viņam uzdeva jautājumu, par ko tad maksāja šo naudu, tad principā Jurašs neko neatbildēja, teica, ka tur ir līgumi, konfidencialitāte un to nevar atklāt. Es gribu visiem tiem, kas skatās un skatīsies šo pārraidi, vienkārši tādu pastāstīt piemēru, ko nozīmē 500 000 par konsultācijām. Tātad iedomājamies, ļoti labs advokāts dienā var nopelnīt, bet es runāju par ļoti labu advokātu, 500 eiro. Tātad to tieši tik, cik ir noteikta minimālā alga valstī, tik varētu vienā dienā nopelnīt labs advokāts. Tātad, ja Juraša ģimenes uzņēmums ir tik labi, kas vienā dienā var nopelnīt minimālo algu 500 eiro, tad viņi ir strādājuši 1000 dienas priekš PNB bankas, priekš tā īpašnieka Guseļņikova. Ko tas nozīmē? 1000 dienas, tas ir apmēram 3 gadi bez brīvdienām. Es pieļauju, ka brīvdienas ir bijušas, tad termiņš varētu būt pat vēl garāks. Tātad, ja Juraša ģimenes uzņēmums ir strādājis vairāk kā 3 gadus priekš PNB bankas, tad principā izskatās, ka viņi ir palīdzējuši organizēt šo bankas izzagšanu, aplaupīšanu, un gala rezultātā nodokļu maksātājiem jau nāksies arī kompensēt visus šos lielos zaudējumus, lielāko daļu vismaz, jo garantiju fondi garantē, ka līdz 100 000 noguldījumos cilvēki var saņemt. Tad pēc kāda laika mēs uzzināsim, cik ir lieli zaudējumi valstī, bet runa ir par daudziem un daudziem miljoniem. Tātad, ja Juraša kungs šodien uzskata, ka viņi tiešām ir veikuši ļoti labas konsultācijas, tad viņu ģimenei piederošais uzņēmums, tad viņam vajadzētu publiskot informāciju un pastāstīt, kādas konsultācijas Juraša ģimenes uzņēmums ir sniedzis PNB bankai un Guseļņikovam. Jo jākliedē ir bažas. Varbūt izsniegta tāda informācija, kas tiešām bija ļoti svarīga. Bet šis laiks, diemžēl, sakrīt tieši ar to brīdi, kad banka izputēja, kā rezultātā sanāca tieši tā, ka šī banka vairs praktiski nedarbojas, tur darbojas tikai administratori. Un, ja mēs apskatāmies tad uz to, ko saka vācieši, ka tieši šie 500 000 sakrīt ar to laiku, kad it kā dots kukuls arī tieslietu ministram, tad no otras puses būtu jāpārbauda, ja gadījumā Juraša ģimenes uzņēmums nav 1000 dienas strādājis priekš šīs bankas, tad visdrīzāk šī nauda ir saņemta par jumtu, kuru nodrošināja, lai tiktu piesegts Guseļņikovs un lai šī banka būtu izzagta. Tātad vai nu par konsultācijām, vai kā kukuls šie 500 000 saņemtu Juraša kungam, vajadzētu kliedēt šīs bažas, par ko runā jau Vācijā un arī Eiropas valstīs. Kas attiecās par mūsu tiesību sargājušām struktūrām un arī Latvijas televīziju, kura taisa dažādus sižetus, atmaskojušus bieži, tad vajadzētu tomēr rakt tālāk un noskaidrot tiešām, par ko šī nauda ir saņemta. Un es varu šodien skaidri pateikt, ka partija Latvija pirmajā vietā jau tuvākajā laikā griezīsies gan pie ģenerālprokurora Stukāna,
gan arī pie knāba vadītāja traumas ar iesniegumu, veikt pārbaudi par iespējamu noziedzīgu līdzekļu iegūšanu un legalizēšanu. Jo, ja šie 500 000 eiro ir izņemti no bankrotējušās bankas pirms ir nobankrotējis, tas nozīmē, ka šī nauda ir nozagta arī mūsu nodokļu maksātājiem, kuri seks šo caurumu, ko ir atstājis Guseļņikovs. Tātad, jebkurā gadījumā es ceru, ka vai nu ģenerāla prokurors, vai arī knāba vadītājs uzsāks šo kriminālu procesu, lai noskaidrotu patiesību. Un, ja gadījumā tas tā nenotiks, tad izskatīsies, kad no šīm struktūrām notiek Bordāna un Juraša piesegšana. Es ceru, ka sabiedriskie mēdīji, visi tie rečekisti, čekisti, visi, kas tur pārbauda apakšbikses zeķes un visu pārējo, cik tas maksā, lūdzu pievēršieties Juraša 500 000 saņemtajam kukulim, ko viņš ir saņēmis, kā to runā Vācijā jau. Ja jūs turpināsiet zeķes un apakšveļu pētīt tikai, tad principā tas būs arī jūsu līmenis, tad tā būs arī jūsu seja. Inga Spriņģe, lūdzu, rītā pārbaudiet, kur Jurašs ņēma naudu, par ko to naudu samaksāja, kurš saņēma šo naudu, par kādiem pakalpojumiem, par kādām konsultācijām. Un tad ir viena lieta naudas, kas saka, šī saņemšana kā kukuls, bet ir otra lieta, ir kopīgie zaudējumi, ko šī jumtošana, jeb šīs konsultācijas ir radījušas PNB bankai. Un es varu pateikt sekojošo, ja šodien daudzi saka, ka tā kā teikt, Saeimas deputāts Jurašs patreiz viņam ir imunitāte un viņš var tur nerunāt un neatbildēt uz daudziem jautājumiem, tad es pateikšu, jā, tiešām situācija ir izveidosies tāda valstī, ka ļoti daudz cilvēki baidās no Juraša, baidās no Bordāna, jo viņi ir diezgan ietekmīgi un viņi reāli kontrolē tiesību sargājošās struktūras. Kādreiz prokuratūrā un citās iestādēs varēja pasūtīt kriminālu lietu gluži tāpat kā ēdienu restorānā, tev iedot a la carte tādu karti un saka, lūdzu, ko tu gribi, un te ir izcenojums, cik kas maksā. Tā cilvēka runā. Lai nebūtu tikai tā, kad es runāju tirgus tādas sarunas atstāstu, tad es gribu atgādināt Juraša kungam, ja viņš skatās šo manu uzrunu. Vai tu atceries, kad pirms kāda laika, tad, kad vienas ģimenes pārstāvji vīrs un sieva tika aizturēti uz 48 stundām, un pēc tam viņus izlaida, ka kāds uzņēmējs uzaicināja šo ģimeni uz tikšanos, teikdami, ka palīdzēs atrisināt viņu problēmas. Un tad, kad šis pāris ieradās Jūrmalā, kādā privātā mājā, pie galda sēdēja vīrietis un sieviete, kurus sauca Juris Jurašs un Alla Juraša. Un tajā brīdī, kad cilvēks bija ļoti izbrīnīts, jo vēl pavisam nesen viņš 48 stundas pavadīja nebrīvē, tādā nervozā atmosfērā, viņam tika pateikts, vai ka aiziet aprunāties ar Allu Jurašu blakus istabā, vai ka atstāt visus telefonus, un tad viss tiks nokārtots. Un tad, kad šis uzņēmējs kopā ar Allu Jurašu aizgāja blakus istabu, tad Alla Juraša skaidri pateica, kad ir jāsamaksā liela nauda, ja tā netiks samaksāta, tad šī krimināla lieta tiks virzīta uz priekšu, būs tādi panti, tāda apsūdzība un tā tālāk. Un tā kā cilvēks teica, ka viņš nav vainīgs un ka viņš neko nevienam neplāno maksāt, pēc kāda laika šī krimināla lieta virzījās gluži tieši tādā veidā, kā Alla Juraša to apsolīja. Ko darīja Juris Jurašs tajā laikā, sēdēdams pie pusdienu galda? Juri Jurašs, pastāsti, pie kura uzņēmēja, ar kuriem uzņēmējiem tu tikies un, kas saka, notika principā kukuļa pieprasīšana un naudas izspiešana. Diemžēl šodien, protams, šie cilvēki neiet uz tiesību sargājošām struktūrām
lai ziņotu, jo viņi zina, ka šodien šīs struktūras kontrolē Jurašs ar Bordānu. Bet tajā brīdī, kad vara nomainīsies, tad ļoti daudzi cilvēki nāks un ziņos gan par Jurašu, gan par Bordānu. Jo šodien šis bezspreģēlis, kas ir pārņēmis valsti, kādā veidā tiek ierosināts krimināllietas, kādā veidā cilvēki tiek saukti pie atbildības, kādā veidā lietas tiek izbeigtas, tas, diemžēl, parāda, kādā valstī mēs dzīvojam. Un es domāju, ka Jurašs būs ļoti daudz cilvēki, kas nāks un ziņos. Diemžēl šodien viņi baidās par savu dzīvību, bet tad, kad vara nomainīsies, tad gaidi. Būs ļoti daudz, kas saka lietas, par kurām tev būs jāliecina. Nu, ko, draugi, ja nosūtat lūdzu šo laivu arī Jurašam, lai viņš to var paskatīties, varbūt viņam būs ko atbildēt. Un tad redzēsim, vai viņš, nezinu, varbūt viņš gribēs ar tevi arī iziet laivā. Kā tu domā, būs? Es domāju, ka Juraša kungam vajag laivā iziet ar prokuratūru un knābu un izskaidrot vispirms, kas tā pa naudu 500 000, bija tas kukuls vai nebija, vai tās bija konsultācijas. Bet neatkarīgi no tā, vai tas bija, kas saka, dārgas konsultācijas vai kukuls, PNB banka ir izzagta. Un to nodrošināja Jurašs ar Bordānu. Tā, draugi, esam uzkurinājuši Aināru nepajokam. Tur arī padzerties ūdeni. Tikmēr es tev gribētu piedāvāt ātri iziet cauri ātriem jautājumiem. Draugi, atcerieties, mēs iepriekšējā laivā uzdevām ātros jautājumus. Gribat burtiski 2 minūšu ātros jautājumus, un tad turpinam mēs ar to jautājumu, kur jūs arī mums pat tagad šajā laivā ik pa laikam uzdodat, ir par tiesvedībām, kas ir Aināram. Ar tām mēs turpināsim. Tā kā tagad, Ainār, tev neliela atslodze. Ja? Ātrie jautājumi tūlīt sāksies. Es te nesen dzirdēju, ka tu proti žonglēt. Kādreiz nedaudz žonglierēju, bet te ir pārspīlēts. Ok. Tā, atpūtā tev patīk gulēt pie baseina vai braukāt apkārt, iepazīt apkārtni? Man patīk vairāk, sevišķi, ja tās ir pilsētas, tad braukāt un apskatīt pilsētā. Pilsētas tiešām tās vēsturiskās ēkas, vēsturisko centru un, protams, tās jaunās pilsētas daļas, kur ir būvēta jauna arhitektūra, un tad vienkārši salīdzināt, kā šī vecā pilsēta iedarās kopā ar šo jauno pilsētu. Tā kā tad, kad es ceļoju, es vienmēr cenšos tiešām pēc iespējas vairāk veltīt laiku šādām apskatēm. Tagad Ziemassvētku ēdienkarte. Štovētie kāposti vai pelēkie zirņi? Nu, man garšo štovētie kāposti pirmkārt. Karbonāde vai kotlete? Karbonāde. Rosols vai krabju salāti? Rosols. Riču raču vai kubiks rubiks? Kubiks rubiks. Un tu viņu prot arī salikt? Protu gan. Nu, ok. Pēc tam tev būs kādā reizē jāparāda. Šahs vai dambrete? Nu, es pēdējā laikā vairāk spēlēju šahu. Filma Titaniks vai Avatārs? Titaniks. Avatāru redzēji? Redzēju. Ok. Rokijs vai Terminators? Nu, viņas apmēram abas vienādas. Tā, mums te vēl skatītāji jautā. Ronaldo vai Messi? Ronaldo. Retro moči vai retro mašīnas? Mašīnas. Tā, nu ko, labi. Draugi, jūs turpiniet lūdzu uzdot ātros jautājumus. Te neliela tāda attelpa Aināram, pirms mēs pārējam pie nākamā jautājuma. Tātad arī jautājums, kur jūs bieži vien uzdodat, un mēs to atskaņosim tieši tagad. Tātad par Ciparu televīzijas tiesvedību. Kas tev tur vispār notiek? 2003. gadā, tad, kad premjerministrs bija Repše, tad šis jautājums tika politizēts, jo Ciparu televīzija tika ieviesta vēl iepriekšējā valdībā. Un premjeras Repše teica, ka ir nepieciešams pārbaudīt, jo ir informācija, ka viss nenotiek gana pareizi. Un rezultātā tika sākts politisks process, kas bija saistīts ar šo Ciparu televīziju 2003. gadā, pirms 18 gadiem. Visu šo laiku ir bijušas tiesvedības, cik es zinu, presē jau ir rakstīts, ka vairāk cilvēki ir aizgājuši mūžībā, nesagaidot tiesas spriedumu.
Patreiz pēdējā instancē, kurā notika tiesvedība, visi tiesājumie tika attaisnoti. Tātad ir pagājuši 18 gadi, un visi tiesājumie ir pilnībā attaisnoti. Un tieši šis prokurors, kas 18 gadus tiesāja šo pirmo ciparu televīziju, viņš nolēma šī gada pavasarī kaut kādā veidā, lai pievērstu varbūt uzmanību visam šim procesam, uzsākt vēl vienu tiesvedību saistībā ar ciparu televīziju. Un par lielu izbrīnu man šī gada pavasarī, tad, kad man uzaicināja uz prokuratūru, izvirzīja apsūdzību, ka es esmu arī pie kaut kā it kā vainīgs. Es biju, protams, šokā, jo es neatcerējos praktiski šo ciparu televīzijas ieviešanu. Man tāda faila manā atmiņā nemaz nebija. Un tad, kad pēc tam es apskatījos datumus, izrādījās, ka prokurors Zelčs man apsūdzību ir izvirzījis par to, kas ir noticis 2009. gada 30. martā. Tātad ir noslēgti līgumi starp Latelekomu un LVRTC. Laikā, kad es vairs nebiju ministrs, laikā, kad premjerministrs bija no jaunā laika vienotības Valdis Dombrovskis, tika noslēgti līgumi, lai tiktu ieviesta šī televīzija. Es valdībā strādāju līdz 12. martam 2009. gadam, kad krita Godmaņa valdība. Līdz ar to es ar ciparu televīzijas ieviešanu nenodarbojos, un viss tas, par ko ir šī tiesvedība, lielā mērā ir bijis Valda Dombrovska valdības laikā. Tad, kad es to pateicu pavasarī, tad noteikti daudz teica, nu jā, tur redziet, gan jau, ka Šlesers ir vainīgs. Un kas bija interesanti, kad šo tiesvedību sāka par 13 gadus seniem notikumiem. Tas, kas notika 2008. gadā, uz jautājumu, kāpēc bija nepieciešams gaidīt 13 gadus, kāds ir rezultāts? Rezultāts ir tāds, ka kad tuvojas kārtējas vēlēšanas un izskatās, ka pēc tam, kad Bordāns ar Jurašu ir ievēlējuši savu ģenerālu prokuroru Stukānu, kurš arī bijis ciparu televīzijas tiesnesis savā laikā, kuram arī gribās pielikt savu roku visā šajā procesā, protams, kopā ar Zelču novienojās uztaisīt vēl vienu lietu, tikai tāpēc, ka viņiem bija personiska ieinteresētība, katram sava. Jurašam Bordānam ir ārkārtīgi svarīgi, lai Šlesera vārdu atkal var izmantot priekšvēlēšanu laikā, lai teiktu, redziet, notiek cīņa ar oligarhiem. Tā viņi to ir darījuši jau kopš 11. gada, pēdējos 10 gadus. Un tad, kad valstī ir problēmas, tad, kad katru gadu par 2 miljardiem palielinās valsts budžeta deficīts, tad, kad Juraša Bordāns saņem 500 000 eiro kukuli, tad, protams, fonā vajadzētu piesakties, kad Šlesers pie kaut kā vainīgs. Un tāpēc notika šī tiesvedība, kā rezultātā patreiz tieši pavasarī man prokurors teica, ka viņš ir gatavs arī noslēgt mierizlīgumu ar mani, ja es atzīšu, ka es pie kaut kā esmu vainīgs. Bet man ir jāsamaksā 3 miljoni. Es, protams, skaidri pateicu, ka es neplānoju nevienam neko maksāt, jo es neesmu ne pie kā vainīgs. Un tagad, kad notiek šī tiesvedība, prokurors ir samazinājis šo prasību man līdz 130 minimālām algām. Tātad vajadzēja 13 gadus gaidīt, lai Šleseram uzliktu naudas sodu. Un te rodas vairāk jautājumu nekā atbildes. Kas notiek prokuratūrā? Kāpēc pirms vēlēšanām atkal notiek kaut kādas krimināla lietas? Kaut kāda skaļa paziņojumi? Atbilde ir ļoti vienkārši. Tikai tāpēc, ka šajā valstī ir mērķis esošajai varai, izmantojot spēcdienestus, drošības struktūras, noturēties pie varas, tad viņi ir radījuši šādus kriminālu procesus. Un šodien, kā jau es teicu, šis lielais 13 gadu vecais process, kas bija uzsācies 2008. gadā, šodien prokuroru uzskatāja tas, ka man ir jāuzliek naudas sods. Es šodien varu skaidri pateikt, kad es neplānoju piekrist šādam prokurora viedoklim. Protams, vēl jau būs tiesa, kas turpināsies, būs vēl tiesnesim jāsaka savus galavārdus. Tā ir pirmā instance, droši vien būs otrā, bet visā šajā priekšvēlēšanu laikā šī būs viena no tēmām, par kuru es runāšu ļoti atklāti, jo tas, ko es esmu ieraudzis, kādā veidā tiek safabricēta lieta, tiek parādīta informācija,
kura dzīvē nekad nav bijusi, kurā prokurors maina visu laiku savu viedokli, apsūdzību tikai tāpēc, ka viņam jāsalepina šī lieta. Diemžēl tādā valstī mēs dzīvojam. Un, kā jau saka vācieši, ja jau tieslietu ministrs Bordāns ar Jurašu iespējams ir saņēmuši šo 500,000 kukulu, tad tā ir arī atbilde, kāpēc pirms vēlēšanām šādām netīrām metodēm šādi politiķi gatavojas vēlēšanām. Tā kā šodien varu skaidri pateikt, šī lieta izgāzīsies pilnībā, jo es neredzu pamatu tam, ko šodien runā prokurors. Un ja kāds sagaida, ka es ātri samaksāšu naudas sodu un atzīšu savu vainu, tad es šodien visiem tiem, kas skatās un kas skatīsies šo pārraidi, varu teikt to. Es neplānoju maksāt nekādu naudas sodu, es cīnīšos par taisnību līdz pašām beigām, jo es negribu pakļauties spiedienam, kas nāk no visādiem Jurašiem, Bordāniem un Zelčiem. Paldies, Ainār, par šo atbildi. Tikmēr mums uzdod jautājumu viens no skatītājiem, un tas bija: Ainār, izskaidro, kā lai jums politiķiem tic, es atbalstu jūsu virzīto politiku, bet, ņemot vērā visu vispār notiekušo, skaidrs, ka šis jautājums, starp citu piemetīšu, ir izskanējis no daudziem cilvēkiem, ka nav tā uzticība. Kā tu varētu atbildēt uz šo jautājumu par neusticību politiķiem? Tas ir diezgan, patiesībā, manuprāt, pamatots. Tas ir pamatots jautājums. Tas, ko es varu atbildēt no savas puses, redziet, katram politiķim jābūt gatavam atbildēt uz šo jautājumu personīgi. Jo kolektīvā atbildība īsti ir nepareiza, jo padomu laikā bija kolektīvā pārvalde, bija kolhoze. Bet es tomēr uzskatu, ka katram individam ir personīgi jāatbild par vienu vai otru lietu. Kas attiecas par mani, tad es politikā pirmo reizi ienācu 1998. gadā, tad, kad man bija 28 gadi. Tas ir tikai kādus 8 gadus pēc šīs neatkarības atgūšanas, praktiski pašā sākumā. Un es ienācu politikā kopā ar Raimondu Paulu. Tajā laikā mēs izveidojām komandu, kuras nosaukums bija Jaunā partija. Mēs ieguvām 8 vietas, bet kā mums tas izdevās? Tāpēc, ka mēs bijām izveidojuši diezgan labu komandu, un cilvēki arī saskatīja mūsos, ka mēs varam ienest politikā kaut ko jaunu. Kas attiecas par mani personīgi, tad tā kā man atpazīstamība tajā laikā politiskā praktiski nebija nekāda, bet daudz cilvēku zināja mani kā veiksmīgu uzņēmēju, jo savos 28 gados es jau biju nopelnījis savus pirmos miljonus. Tad pirms iešanas politikā es biju jau gana turīgs cilvēks, un politika priekš manis bija kā izaicinājums, jo biznesā es jau biju daudz ko sasniedzis, biju piesaistījis ļoti daudz investīcijas, Latvijai realizēja daudzus projektus, gan, kā jūs noteikti daudz atceraties, gan Rimī veikalus es izveidoju, es biju pirmais Rimī veikalu direktors, dibinātājs un arī līdzīpašnieks. Es veidoju tirdzniecības centrus Alfa, Origo, Mols, tie, kas šodien joprojām darbojas, arī tos es biju, kā teikt, šajā pašā sākotnējā posmā, tad, kad mēs šos projektus realizējām. Tā kā projekti realizēti manā dzīvē ekonomiski ļoti daudz. Patreiz, tad, kad man ir 51 gads, man ir 5 bērni, mani interesē, kā dzīvos ne tikai mani bērni, bet kā dzīvos mani mazbērni šajā valstī. Un es domāju, ka ļoti daudz cilvēku tieši tā arī domā, tad, kad dzīvē sasniegts kaut kāds jau vecums, tad gribās domāt, vai tavi mazbērni gribēs dzīvot šajā valstī. Un tas, ko es redzu, ka diemžēl izskatās, ka daudz cilvēku negribēs dzīvot šajā valstī, viņi brauks prom, jo šī valsts izmirst, dzimstība ir tikai 1,3 cilvēki vidēji uz ģimeni. Daudzi, kas ir piedzimuši, viņi brauc projām strādāt uz citām valstīm, jo viņus neapmierina tas, ka Latvijas ekonomika Latvija nav tik turīga valsts, bagāta kā citas Eiropas valsts. Un jautājums ir tāds, ja mēs neko nedarīsim, tad viss paliks, diemžēl, vēl sliktāk un sliktāk. Un tas, ko es šodien varu piedāvāt Latvijas sabiedrībai, tās zināšanas, to pieredzi, ko es esmu guvis dzīvē, arī tās kļūdas, caur kurām esmu izgājis, arī tie puni, kurus esmu dabūjis, es esmu gatavs nolikt malā to mierīgo dzīvi un nākamos 4 vai 8 gadus veltīt šai valstī. Jo šis vecums, kas man patreiz ir sasniegts,
tas vēl nedod iespēju man iet pensijā un atpūsties. Un patiesībā es par pensiju nemaz arī nedomāju. Tas, ko es domāju, ka es gribētu palīdzēt šai valstī kļūt par vienu no bagātākām pasaules valstīm. Partija Latvija pirmajā vietā ir reāls plāns, kādā veidā mēs attīstīsim ekonomiku, kādā veidā Latvija var sākt pelnīt naudu, nevis aizņemties. Jo šodien visa šī labklājība, ko nodrošina esošie politiķi, viņi lielā mērā ir saistīti ar aizņemto naudu. Ja jūs aizņemsieties naudu, paņemsiet kredītu bankā, no tā jūs nekļūsiet bagātāki. Jūs gulēsiet sliktāk, ja jūs domāsiet visu laiku, kas notiks, ja jūs šo kredītu neatdosiet. Politiķi, diemžēl, guļ ļoti mierīgi, jo viņi zina, ka viņiem nebūs jādod šis kredīts. Šo kredītu atdos mūsu bērni un mazbērni, tad nodokļu maksātāji, kuri dzīvos pēc mums. Un es negribētu, lai, ja es neeju politikā un neko nedaru, tad sanāks tā, ka visādi Kariņi, Leviti, visi šie viestrādnieki, visi pseido tie profesionāļi, tādi kā doktors Pauļuts pēdiņās un citi, tie paši Juraši, Bordāni, viņi turpinās iznīcināt šo valstu. Un es šodien varu pateikt to, jā, es neesmu varbūt kaut kāds ideāls, kaut kāds, no kura būtu jāņem piemērs praktiski visās lietās. Bet es ar visām savām kļūdām esmu vienmēr bijis spējīgs piecelties kājās un iet tālāk. Es nebaidos saņemt sitienu, es nebaidos saņemt kritiku, es esmu gatavs iet un virzīt lietas uz priekšu. Un kā es teicu, un pat ja es esmu pieļāvis dzīvē kaut kādas kļūdas, tomēr aiz sevis es esmu atstājis ļoti daudz arī labus darbus. Šodien negribu tos uzskaitīt, bet arī politikā daudz ko es esmu atstājis. Ja šodien jūs apskatīties uz daudziem politiķiem un pajautiet, ko personīgi viņi izdarījuši, tad cilvēki viņi nezin, ko viņi dara, jo viņi nav virzījuši nevienu lietu. Un ja šodien ir jārunā par Latvijas ekonomisko attīstību, es esmu gatavs sēdēt un runāt un stāstīt par visām tēmām. Kā jāattīsta mazais un vidējais bizness, kāpēc nodokļu samazināšana ir labāka nekā nodokļu palielināšana. Kāpēc būtu nepieciešams aktīvi, agresīvi cīnīties, lai veicinātu Latvijas eksportu? Kāpēc ir jāveido divpusējās ekonomiskās attiecības ar citām valstīm, tā skaitā ar Amerikas Savienotām valstīm, tā skaitā ar Eiropas valstīm, tā skaitā ar Ķīnu, Krieviju un Indiju un tā tālāk un tā tālāk? Ir jāstrādā mērķtiecīgi. Es esmu saticis daudzus vēstniekus, viņi saka, bet mēs jau nezinām, ko darīt. Valdība jau mums neko neprasa, ko darīt. Viņi sēž, viņi dzer šampanieti, viņi bauda labi laiku, bet biznesu nekādu viņi neveicina. Un šajā gadījumā es negribu vainot visus vēstniekus, bet es gribu vainot Latvijas valdību, kura nedod uzstādījumu, kādas investīcijas Latvijai jāpiesaista, kāds preču eksports ir jāpalielina eksports uz citām valstīm. Pie tā ir jāstrādā ļoti, ļoti, ļoti aktīvi. Diemžēl tas nenotiek. Un es ar savu uzņēmēju tvērienu būtu gatavs vadīt valstis savādāk. Pirmkārt, valdība būtu kā profesionāļu valdība. Cilvēkiem būtu jāstrādā režīmā 24/7. Nevarētu stāstīt, ka mēs vainojam pie visi ierēģņus. Ja slikti ierēģi, lūdzu, politiķi, ņemiet un vainiet šos sliktos ierēģus. Tie, kas strādā slikti, liekat labus cilvēkus, lai beidzot valsts pārvalde būtu mazāka, bet efektīvāka. Diemžēl izskatās, ka šodien daudzi, kas ir nokļuvuši pie varas, viņiem nekas neinteresē. Viņiem interesē tikai nosēdēt krēslā. Un, kā jau es teicu, mans galvenais princips dzīvē bija neturēties pie krēsla. Es nekad neesmu turējies pie krēsla. Un man arī nevajag premjera krēslu pašam, lai kaut kādā veidā apmierinātu savas ambīcijas. Bet, ja tauta man uzticēs šo misiju, es uztveru to kā misiju, tad es varu šodien teikt, jā, man ir vīzija, kā padarīt Latviju par bagātu un attīstītu valstu nākamo 4-8 gadu laikā. Es esmu gatavs darīt to, ko ir darījušas citas valsts, kā rezultātā viņas ir kļuvušas bagātas. Latvijai ir vajadzīga spēcīga valdība, vajadzīga spēcīga līdere, kas uzņemas atbildību. Un kā teica viens diriģents, runājot par mūsu esošo premjeru Kariņu, teica, ka Kariņš ir diezgan sūdīgs diriģents. Latvijai ir vajadzīgs kruts diriģents, kurš ir spējīgs tiešām diriģēt tā, lai ministri strādātu, nevis nodarbotos ar nesaprotamām lietām, kā rezultātā valsts slīkst parādos un mēs katru gadu aizņemamies 2 miljardus.
Ainār, tu biji minējis par esošo valdību. Tu tā kā uzdevi jautājumu, neuzdevi jautājumu, bet tev izskanēja, ka esošā valdība, ko viņi ir izdarījuši, ko viņi ir radījuši. Un šeit man gribās iestarpināt. Vienīgais, kas man nāk prātā, vienīgais vārds ir haoss. Viņi ir radījuši haosu. Bet vēl tev Māja Bondara jautā, Ainār, ja tiksiet par premjeru, vai turpināsiet Kariņa Pavļuta genocīda politiku un cilvēku diskriminēšanu? Es varu pateikt uzreiz, šie ierobežojumi, kas Latvijā šodien ir jāceļ, ir jāuzticās cilvēkiem, ka viņi paši spēs aizsargāt sevi, domājot par sevi. Šodien es esmu par brīvprātīgu vakcināciju. Katram ir jāizdara izvēle, vajag viņam vakcinēties vai nevajag. Un ir sevišķi tagad, ka lielākā daļa jau ir vakcinējusies, vajadzētu atcelt ierobežojumus. Kā teica viens cilvēks, viņš saka, būtu daudz gudrāk nevis aizvērt veikalu sestdienā, svētdienā, bet atļaut, piemēram, atsevišķiem veikaliem strādāt diennakti. Un tie cilvēki, kas rūpējas par savu veselību un negribētu satikt daudz citus cilvēkus veikalā, viņi varētu arī pēc 11. vakarā aizbraukt un iepirkties. Kāpēc šodien Latvijā ir ļoti daudz ģimenes, kuras nevar vispār iepirkties? Jā, protams, jūs varat teikt, ka ir kaut kādi interneta veikali, kur var pasūtīt, bet kāpēc nevarētu pieņemt lēmumus, lai veikali strādā, protams, ne visi, bet noteikti kaut kādas veikals, kas var strādāt cauri diennakti, un tad, principā, tas cilvēku tās masas būtu vēl mazākas, un tie, kas grib īpaši aizsargāties, varētu iet vai no agri no rīta vai vēlu vakarā, tad, kad cilvēku veikalā praktiski nav. Tā kā šie absurdie ierobežojumi būtu jāizbeidz un būtu jāuzticas vairāk cilvēkiem. Un ja kāds runā, ka ārprāts cilvēki jau ir stulbi, viņi taču tur tūlītās skries un tūlītās viņi slimos, tad vajag uzticēties cilvēkiem. Cilvēks pats uzņemas atbildību. Un ja kāds domā, ka tagad Kariņš vai Pauļuts vai Levits nodrošinās katra cilvēka drošību kaut kādā veidā, tad tie ir maldi. Jo vairāk viņi spiež uz cilvēkiem, jo mazāk cilvēki grib ievērot visus šos stulbos ierobežojumus. Piemēram, tagad sāk snikt sniegs. Nākamo nedēļu būs daudz sniega, tā vismaz sola prognoze. Kāpēc daudz cilvēku nevar iet un slēpot? Kāpēc trases nav atvērtas visiem? Kāpēc par Rīgas parkiem var pastaigāties cilvēki? Bet kaut kur uz laukiem aizbraukt uz kalnu nedrīkst, jo pie katra kalna pacēlāja, redziet, jārāda QR kods. Es uzskatu, ka tā situācija ir absurda un viņi ir jāizbeidz pēc iespējas ātrāk. Tā, ko pārējām vēl pie dažiem ātriem jautājumiem. Jā. Labi, es tomēr nolasīšu. To tomēr te uzdot tavu skatītāju. Kariņš cietumā vai valdībā? Es negribu tādā veidā atbildēt uz jautājumu. Tas, ka viņam nav vieta valdībā, tas ir vairāk nekā skaidrs. Bet tad, kad mēs būsim pie varas, ja sabiedrība mums uzticēsies, tad, protams, notiks auditi un mēs pārbaudīsim, vai tiešām šīs gultas Covid pacientiem ir maksājuši 666 000, kā par to runā šodien cilvēki. Un kur pazuduši arī daudzi miljardi, jo izskatās, ka tā nauda tiek tērēta pa labi, pa kreisi. Un tad, kad bija nesen tas raidījums, tiešām, kur Rēders Kariņam teica, bet kā tad tā, ka kreisās kompānijas ar kaut kādiem nesaprotamiem Krievijas pilsoņiem uzvar konkursos, tad, kad ir mums godīguma un tiesiskuma koalīcija, Kariņš jau neko nevar atbildēt. Un tad veicot auditus, un ja auditi parādīs, kad ir bijušas zādzības un nelikumības, tad, protams, politiķiem, tā skaitā Kariņam, būs jāatbild likuma priekšā. Labi. Turpinam ar ātriem jautājumiem. Elektroauto vai iekšdedzes auto? Es teiktu tā, ka, protams, elektroauto tā ir nākotne pasaulē, bet paies ilgs laiks, kamēr pasaule pāries uz šiem elektroauto, jo to nevar aizstāt ļoti ātri. Apskatieties, kas notiek tagad ar apkures cenām, ar elektrības cenām, ar gāzes cenām, tepat Eiropā, tepat Latvijā. Teica, ka vajag atteikties tagad no Krievijas gāzes, no akmeņu oglēm, no daudz kā cita. Rezultātā cenas ir pacēlušās vietām pat 2 un 3 reizes.
Tikai tāpēc, ka daži populisti runā, ka tūlītās mēs dzīvosim zaļā pasaulē, rezultātā tagad būtu pareizais jautājums uzdot, vai jūs esat gatavi zaļajā pasaulē maksāt 2-3 reizes vairāk par pakalpojumiem, nekā tas ir bijis iepriekš. Latvija jau ir zaļa valsts, mums puse teritorijas ir meži. Daudzās Eiropas valstīs meži ir izcirsti, Latvijai puse teritorijas ir pilnīgi zaļa. Plus mums ir hidroelektrostacijas, kuras arī rada šo zaļo elektroenerģiju. Nu, nevajag mums mēģināt būt viszaļākajiem pasaulē. Mēs jau tā esam viena no zaļākajiem. Jāatrod līdzsvars starp šīs zaļums un arī visa pārējā attīstība būtu līdzsvarā, lai nebūtu tā, ka mēs ātri kaut ko aizliedzam un rezultātā beigās daudz uzņēmumu un cilvēki nonāk līdz bankrotam un maksāt nespējai. Tā, bet starp citu arī tie paši elektroauto, lai to saražotu, nemaz tik eko process šis gala rezultātā nav. Parīze vai Londona? Nu, man patīk abas šīs pilsētas. Dubaja vai Ņujorka? Abas pilsētas ir labas. Dažādas, bet labas. Tātad tev patīk ceļot, es tā saprotu, ja? Es esmu ceļojis diezgan daudz pēdējā laikā, bet es teikšu tā, ka ir vietas, kuras man patīk, un gribās atgriezties, ir vietas, uz kurām man pat nevēl aizbraukt, jo es neesmu no tiem, kurš grib apbraukāt visu pasauli. Tas man nesaista. Man saista tās vietas, kuras man uzrunā, kurās es vienmēr atrodu kaut ko jaunu, interesantu. Ņujorka tādā ziņā ir interesanta, jo tā ir ļoti dinamiska pilsēta, tur notiek attīstība. Tur interesanti skatīties, kā starp debeskrāpjiem tiek būvēti jauni debeskrāpji. Un, protams, tad, kad tu ej pa ielu, tad tāda sajūta, ka tev neviens tur nepamana, jo to cilvēku ir tik daudz, tā cilvēku koncentrācija ir tik milzīga. Tā kā tie, kas aizbrauc uz Ņujorku, vienmēr saka, ka tā ir ļoti dinamiska pilsēta. Bet katrā pilsētā ir kaut kas īpašs. Bet, piemēram, arī runājot par Eiropas Savienību un tās likumiem, mums uzdod jautājumu, vai tu spēlēsi pēc Eiropas Savienības likumiem? Jā, mums nāksies zināmā mērā arī sekot visiem šiem likumiem kopīgajiem, bet tas neaizliedz aizstāvēt mūsu pozīciju. Tātad, ja kāds prasa, vai Latvijai ir jāpaliek Eiropas Savienībā un NATO, jā, viennozīmīgi. Latvija nav alternatīva patreiz šīm organizācijām. Mēs nevaram pastāvēt kā pilnīgi neatkarīga valsts, domādami, ka mēs būsim kā Šveice. Mēs esam tādā ģeopolitiskā situācijā, kur atrašanās Eiropas Savienībā NATO dod Latvijai zināmu stabilitāti. Bet šīs organizācijas negarantē pilnīgu labklājību. Un tāpēc Latvijai ir vajadzīgas šīs divpusējās attiecības. Brisele skaidri pasaka, mēs jūsu vietā neveidosim kaimiņu attiecības. Tas ir jūsu pašu uzdevums. Diemžēl šodien mūsu politiķi, Kariņš, premjers, visi šie viestrādnieki, viņi jau par ekonomiku nedomā. Viņi domā, ka Brisele visu atrisinās. Bet mēs redzam to, ka, ja mēs runājam par to pašu Krieviju, ar ko ir sarežģītas attiecības, Somija veido veiksmīgi divpusējās attiecības. Vācijai ir divpusējais dialogs. Austrijai ir divpusējais dialogs, Francijai ir divpusējais dialogs, Anglija ir. Bet tas nenozīmē, ka viņi draudzējās un viņiem sakrīt viedoklis visos jautājumos. Daudzos jautājumos viņi karo, aizstāvot savas intereses. Un tāpēc es vēlos skaidri pateikt, kur ir Latvijas intereses. Kāpēc mēs neaizstāvam Latvijas intereses pasaulē? Kāpēc mūsu valdības cilvēki, vadītājs un citi ministri, vēstnieki necīnās par Latvijas interesēm? Tāpēc, ka viņi nezina, kas ir Latvijas intereses. Ja viņi domā, ka Latvijas intereses ir aizņemties lielus kredītus, lai viņus pēc tam notērētu priekšvēlēšanu laikā un sakot, redziet, cik mēs esam labi, godājamais Kariņš, Levita, Pauļot un visi pārējie. Jūsu priekšvēlēšanu budžets ir šie 2 aizņemtie miljardi, kurus jūs notralināsiet tagad. Protams, jūs sakiet, ka labām lietām jūs tērējat, bet aizņemt to naudu noēst, tas ir tā kā sēklu paņemt un vienkārši iznīcināt. Sēklu vajag likt zemē, lai aug, lai raža
tiek nodrošināta, bet jūs šo sēklas naudu tajā vietā, lai investētu, attīstītu biznesu un lai ekonomika attīstītos un ienākumi nāktu caur peļņu, jūs nodrošināt ekonomisko attīstību caur aizņēmumiem. Agri vai vēlu liela aizņēmuma var novest ikvienu valsti līdz maksātnespējai, kā tas jau ir bijis. Ar daudzām valstīm noticis, un es negribētu to piedzīvot. Tāpēc es eju politikā ar mērķi, lai izbeigtu šo aizņemšanās politiku un lai beidzot sāktu valsts normāli pelnīt. Ainar, kas ir jādara, lai gadījumā cilvēki, piemēram, skatās šīs tiešraides katru nedēļu, viņi tevi labāk iepazīst? Kas ir tas, kas viņiem būtu jādara, lai pievienotos tavai komandai? Es aicinu ikvienu, kuram ir vēlme atbalstīt Latvijas attīstību, kuri grib iestāties par Latviju pirmajā vietā, par Latvijas cilvēkiem, lai viņi ir pirmajā vietā, lai Latvijas sportisti ir pirmajā vietā, lai Latvijas māksla ir pirmajā vietā. Nāciet mūsu komandā un sadarbosimies. Sūtiet man personīgi e-pasts, Facebook. Manā mājaslapā ir pieejams. Jūs varat iet uz Latviju pirmā vietā mājaslapu, un arī tur ir gan telefona numuri, gan e-pastu, pa kuriem jūs varat sazināties. Partijas biroja vadītāja ir Lāsma Mentele, kurai jūs varat arī piezvanīt. Un es esmu gatavs ar jums tikties. Tā kā tie, kas grib iesaistīties politikā vai arī vienkārši atbalstīt un būt par atbalstītājiem, nāciet un sadarbosimies, jo mēs vēlamies izveidot lielu partiju, kas aptvertu visu Latviju, un lai partijā būtu daudz jauni cilvēki, kas ir ar dzīves pieredzi, un lai viņi būtu gatavi tiešām šo savu pieredzi dot šai valstī. Tā kā, ja jūs stāvat malā, sēžat uz savu dīvānu un jūtaties komfortabli, es aicinu varbūt iziet no šīs komforta zonas, nākt un strādāt, jo ja jūs nenodarbosieties ar politiku, tad politika nodarbosies ar jums, un gala rezultātā jūs tūlītās saņemsiet lielākus rēķinus par gāzi, par apkuri, un janvārī tas pieaugums būs dramatisks. Daudzas ģimenes nespēs to samaksāt. Tā kā Latvijai ir vajadzīga komanda, kura ir spējīga domāt, kā pelnīt, nevis tikai tērēt. Un visbiežāk uzdoties arī jautājums, bet kā konkrēti, piemēram, es varu palīdzēt? Tas nozīmē, viss ļoti elementāri. Mums ir grupas. Kuras ir atbildīgie par juristu grupas, ja? Tad mums ir jauniešu grupas. Kā finansisti, kas ir eksperti, nāk un strādā pie tā, kā attīstīt finanšu sistēmu Latvijā. Ir labklājības grupa, kas strādā pie dažādiem jautājumiem, izglītība, veselība un tā tālāk. Tā kā mēs apvienojam dažādu profesiju cilvēkus, un katrs, kuram ir zināšanas kādā no jomām, nāciet un sadarbosimies. Un tie, kuriem varbūt tās zināšanas vēl nav pilnīgas, ir sevišķi jauni cilvēki, kas varbūt vēl turpina mācīties, nāciet, jo partija tā ir arī iespēja iepazīt jaunus cilvēkus, iegūt jaunus draugus, jaunus dombiedrus, un gala rezultātā, ja Latvijas sabiedrība sniegs mums pietiekošu atbalstu, mēs tad kopā ar jums arī vadīsim šo valsti. Es tagad iedomājos, ja es būtu studenti un studētu tieši jurisprudenci, tad es domāju, man tā būtu vienkārši unikāla iespēja, kur nākt un sevi mēģināt realizēt un arī mācīties. Tāpēc es arī aicinu visus, kas vēlas pievienoties, ielūkoties partijas mājaslapā www.latvija1vietā.lv un atradīsiet informāciju, kā var ļoti ērti pieteikties. Ainar, paldies tev par šo vakaru, par šo laivu. Varbūt kāds novēlējums pirms Ziemassvētkiem. Jā, paldies visiem, kas skatījās, kas klausījās. Es tiešām gribētu jums, jūsu ģimenēm, jūsu tuviniekiem novēlēt jaukus, svētīgus, kristīgus Ziemassvētkus. Un arī, protams, laimīgu jauno gadu. Un neskatoties uz visām tām problēmām, kuras pasaulē eksistē, pats svarīgākais ir tas, lai jums būtu laba veselība un lai ģimenē būtu pietiekoša liela mīlestība un saticība. Tā kā mīliet viens otru, audzējiet viens otru, un Latvijas pamatu vienmēr ir veidojušas un veidos stipras ģimenes. Tā kā lai Latvijā ir stipras ģimenes un lai jums nākamajā gadā izdodas viss tas, ko jūs tiešām gribētu sasniegt. Tā kā līdz nākamajai reizei. Paldies un visu labu!